Paldies, ka pievienojāties šai pašmācības sesijai. Šīs nodarbības laikā varēs padziļināt savas zināšanas un prasmes par tēmu dzimumu atalgojuma atšķirības, izmantojot, skatoties īsu video, praktisko vingrinājumu izpilde. Šajā mācību sesijā jūs attīstīt izpratni par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem esamību un sekām, izprast dzimumu darba samaksas atšķirību iemeslus, izpētītas politiku un stratēģijas, lai samazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, uzzināt par iespējamiem pasākumiem darba samaksas atšķirību samazināšanai starp dzimumiem un veicināt iekļaujošāku darba vidi, būt pilnvarotiem aizstāvēt godīgu atalgojumu praksi un vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem. Sāksim! Kas ir darba samaksas atšķirības starp dzimumiem? Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem ir atšķirības starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto stundu izpeļņu. Tās pamatā ir algas, kas izmaksātas tieši darbiniekiem pirms ienākuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu atskaitīšanas. Atalgojuma atšķirības starp dzimumiem iemesli ir nozaru segregācija, kad sievietes ir pārāk pārstāvētas zemi apmaksātos darbos un vīrieši ir pārāk pārstāvēti labāk apmaksātos darbos. Nevienlīdzīgs apmaksātā un neapmaksātā darba īpatsvars. Sievietes biežāk strādā nepilnu slodzi, jo viņām ir jārūpējas par bērniem, savukārt vīrieši biežāk strādā pilnu slodzi, jo nepiedalās mājsaimniecības pienākumos. Stikla griesti. Uzņēmumi vienkārši neļauj sievietēm ieņemt augstākos amatus. Atšķirība atalgojumā, ko vīrieši un sievietes saņem par vienu un to pašu darbu, ir arī viens no iemesliem, kas ietekmē vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības. Kad vīrietis saņem lielāku algu nekā sieviete tādā pašā amatā, jo tiek uzskatīts, ka vīrietim ir nepieciešams vairāk naudas, lai uzturētu ģimeni. Tas ir stereotips, jo arī sievietes atbalsta ģimenes. Strādājošas sievietes nopelna vidēji par 13% mazāk stundā nekā vīrieši. Valstīs pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem. Tas svārstās no zem 5% Luksemburgā, Rumānijā, Slovenijā, Itālijā un Polijā līdz vairāk nekā 18% Vācijā, Austrijā, Igaunijā un Latvijā. Spānijā darba samaksas atšķirības starp dzimumiem sasniedz 9%, Grieķijā 10%, Lietuvā 12% un pat 14% Latvijā. Sievietes Eiropas Savienībā joprojām pelna mazāk nekā vīrieši vidēji. Neraugoties uz pagājušo laiku, šīs atšķirības pēdējo 10 gadu laikā ir uzrādījušas minimālu uzlabojumu. Par katru vīriešu nopelnīto 1 eiro sievietes nopelna 87 centus. Vispārējais novērojums ir tāds, ka, jo vairāk pienākumu ir darbam, jo lielāka iespēja, ka vīrietis par to saņems lielāku samaksu. Atalgojuma atšķirības ir vislielākās vadošajos amatos, kur vīrieši pelna par 28% vairāk nekā viņu kolēģis. Zemāks atalgojums apgrūtina sieviešu, īpaši vientuļu, finansiālu izkļūšanu uz priekšu. Viņu mazākie ienākumi apgrūtina naudas uzkrāšanu ārkārtas situācijām vai pensijai. Taču darba samaksas atšķirības starp dzimumiem ietekmē ne tikai sievietes. Tas arī pakļauj riskam ģimenes, īpaši vientuļās mātes un viņu bērnus, un kaitē ekonomikai kopumā. Lai samazinātu darba samaksas atšķirības, ir jārada vienādi darba apstākļi vīriešiem un sievietēm. Šeit ir pāris piemēri, kā tas ir iespējams. Elastīgs grafiks. Sievietes darba dienās paņem atvaļinājumu biežāk nekā vīrieši, jo viņiem bērns jāved no skolas uz mājām vai pie ārsta. Elastīgs grafiks var ļaut sievietēm darīt savu darbu stundās, kad viņas ir brīvākas. Bērna kopšanas atvaļinājums. Ja arī tēti var paņemt atvaļinājumu no darba, lai rūpētos par mazuli, tad priekšniekam nav pamata paaugstināt vīrieti par sievieti. Pieejamais pakalpojums bērnu un veco ļaužu aprūpei palielina arī sieviešu iespējas darbā un darba meklētājā. Veicināt sieviešu līderību un mudināt viņas sekot netradicionālai sieviešu karjerai. Digitālās pārejas laikmetā ir ārkārtīgi svarīgi veicināt sieviešu iesaistīšanos darba tirgus digitālajā sektorā. Ja strādnieki varēs redzēt, kurš nopelna par to pašu darbu, ko viņi dara, priekšnieki nevarēs maksāt vīriešiem vairāk nekā sievietēm. Dzimumu atšķirības nesāp tikai sievietēm, tas sāp visiem. Sieviešu līdzdalības palielināšana darba spēkā un sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību mazināšana pozitīvi ietekmēs ekonomikas izaugsmi. Atalgojuma atšķirības starp dzimumiem ir vienādas ar aptuveni pusotra mēneša algas starpību gadā. Diena gadā, kurā sievietes simboliski pārstāja saņemt vidējo algu salīdzinājumā ar vīriešiem, tiek saukta par vienlīdzīgas algas dienu. Eiropas komisija katru gadu atzīmē šo dienu, lai turpinātu palielināt izpratni par to, ka Eiropā strādājošās sievietes joprojām pelna vidēji mazāk nekā viņu kolēģi vīrieši. Šī diena mainās atkarībā no jaunākajiem dzimumu darba samaksas atšķirību rādītājiem. 2023. gadā Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas diena iekrīt 15. novembrī. Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem sniedzas ne tikai atalgojuma diskriminācijā, bet arī ietver virkni nevienlīdzības, ar ko sievietes saskaras darba spēkā. Tie ietver nozaru segregāciju, nevienlīdzīgu algotu un neapmaksāta darba sadalījumu, stikla griestu efektu un atalgojuma diskriminācijas gadījumus, neskatoties uz tiesību aktiem par vienādu atalgojumu.
Faktori, kas veicina darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, ir sabiedrības normas, aizspriedumi un diskriminējoša prakse. Šo faktoru risināšana ir ļoti svarīga, lai radītu vienlīdzīgāku darba vidi. Eiropas Savienības politikas un stratēģijas sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību mazināšanai. Līdzvērtīgs atalgojums par vienādu darbu ir Eiropas Savienības pamatprincips, kā noteikts līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pantā. Tas uzliek dalībvalstīm pienākumu izskaust diskrimināciju dzimumu dēļ visos aspektos un kompensācijas nosacījumos, nodrošinot vienādu atalgojumu par tāda paša rakstura vai līdzvērtīgas vērtības darbu. Direktīvu par darba samaksas pārredzamības pasākumiem Eiropas parlaments un padome vienojās 2023. gadā. Dalībvalstīm ir 3 gadi, lai to ieviestu savos tiesību aktos. Veicot proaktīvus pasākumus, lai mazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem un veicinātu vienlīdzību darba vietā, kā arī atzīstot, cik svarīgi ir apstrīdēt sabiedrības normas un aizspriedumus, kas saglabā dzimumu atšķirības, mēs varam kopīgi izveidot darba vidi, kurā pret katru personu ir vienlīdzīga attieksme un iespējas, lai zeltu un gūtu panākumus. Tiecoties pēc vienlīdzības, atcerēsimies Malalas Jusafzai vārdus: mēs nevaram gūt panākumus, ja puse no mums ir aizturēta. Tas ir viss šai video nodarbībai. Paldies par dalību! Lūdzu, turpiniet mācīties un izpildiet vingrinājumus, kas sniegti e-apmācības platformā pēc šī video. Pēc sekmīgas apmācības kursa pabeigšanas jums tiks izsniegts certifikāts.